Arī man ir liels gods, ka es te esmu uzaicināta, jo es pati praktiski ar vitrāžu nedarbojos. Es esmu pētniece. Un vitrāža manā redzes laukā ir vismaz 30 gadus. Un šodien saistībā ar restaurāciju ir izvēlēta tēma Latvijas vitrāžu likteņi. Un ierosme šai tēmai ir tajā projektā, vienīgajā, kas bija saistīts ar vitrāžu jūsu lielajā konkursā. Un mēs vēlāk apskatīsim, kā dažādas lietas var palīdzēt pētniekiem, kas arī bija jūsu skolniekiem un skolotājiem darba lielais lauks, kā dažādas lietas, ne tikai pati vitrāža, dažreiz var palīdzēt jaunas informācijas iegūšanā un arī vitrāžas restaurācijā, kopijas izgatavošanā vai jaunas vitrāžas radīšanā. Runājot par šo darbu, kuras arī vēl vēlāk atgriezīšos, šeit bija izcila iespēja satikt arī pašu vienu no vitrāžas autoriem, jo Vallija Graudiņa, agrāk Dzene, vēl joprojām ir dzīva, kura ir gatavojusi vienu no šīm te apaļajām vitrāžiņām. Māra Samtiņa un Estere Bormane, diemžēl, nav vairs sastopams šajā saulē, bet es nezinu, cik daudz jums izdevās šo te projektu strādājot satikties ar Valliju Dzeni. Kāpēc šis projekts vēl ir īpaši svarīgs? Ne tikai tāpēc, ka šīs vitrāžas atrodas ļoti svarīgā kultūras mantojuma ēkā, kur arī ļoti drīzā nākotnē paredzēts ir restaurēt, bet arī tāpēc, ka šī te paudze, ko pārstāv Vallija Graudiņa, veido visu tālāko Latvijas stikla mākslas sekojošo nākotni, un tie stikla mākslinieki, kuri šodien darbojas, daudzi ir viņas audzēkņi, un daudzi viņas audzēkņi jau ir skolotāji nākošās un aiznākošās paaudzes stiklniekiem. Un pati skolotāja, šī darba autore, oriģinālā darba autore, ir pārmantojusi vislabākās tradīcijas, kādas varēja Latvijā pārņemt no Alfrēda Lilientāla paaudzes, kurš iedibināja stikla nozari tā nopietni mākslas skolā, un kurš atkal savas labākās tradīcijas mākslas un amatniecības jomā bija mantojis no vācu darbnīcām Latvijā. Nu, šeit droši vien visi profesionāļi un nav daudz jārunā par pašu vitrāžu. Es vienkārši ieliku šo definīciju tāpēc, ka šodien visā pasaulē ir ļoti liels diskusijas un īpaši latviešu pētnieku un arī vitrāžu izgatavotāju vidū par šo te vārdu vitrāžu. Jo vitrāža ir salīdzinoši jauns nosaukums darbam, ko mēs saprotam kā mozaīka veida stikla gleznu vai arī dažādi citādi veidotu šo te salikto stikla darbu. Tā ir lietota apmēram vārds vitrāža pirmo reizi parādās latviešu pētniekiem rakstos no 35. gada, 35. 36. pirmo reizi, kad pētnieki analizē lielos panākumus Parīzes izstādē, kur cīruļu darbi saņem godalgu. Pirms tam ir tikai stikla glezna, stikla gleznojums, un no šodienas viedokļa, kad skatoties, ka vitrāžas jēdziens ir ļoti paplašinājies, tas nav vairs asvinots mozaīka veida darbs. Tie ir gan stikla sakausējumi, tie gan arī no citiem materiāliem savienoti darbi, gan arī darbi, kuros ir izmantots tikai viens stikla apstrādes veids, kā piemēram gleznojums vai gravējums, tad droši vien labāk būtu šo darbu tomēr dēvēt par stikla gleznu. Bet tas ir mans subjektīvs vērtējums, bet lai jūs zinātu, ka notiek šādas te lielas diskusijas par šo te tēmu. Visi praktiķi ir darbojušies stiklnieku darbnīcā un zina, kā top vitrāžu. Bet ja kāds pa vidu nav redzējis, es ieliku dažus kadrus, kas būtu klasiskai vitrāžai. Klasiskai vitrāžai, kas būtu šī te mozaīka stikla daļa savienots ar svina stiegrām, un katra daļa atsevišķi vai nu apgleznota, vai gravēta, vai kodināta, vai vienkārši ģeometriski salikta bez nekādas vēl īpašas apstrādes. Šeit mēs redzam, kā
skici pārvelk uz pauspapīra, pēc tam, ja sanumurē daļiņas, veido šo te biezāko papīru, un pēc tam katram māksliniekam ir drusciņi savas metodas. Šeit ir Ilzes Dūdiņas darbnīcā tapis darbs, kur viņa rāda, kā viņa gatavo bruņotiem spēkiem apbalvojumu. Viens piemērs no Eilas Vikmanis, tas ir pusizdarīts darbs, ja, kur katra detaļa tiek likta klāt un savienota. Vispirms izejot cauri tām galvenajām lietām, ar ko sastopis nopietnas vitrāžu pētnieks. Ir daudzas vitrāžas, es tomēr to vārdu vitrāžu lietoju, jo tas ir iegājies, ja, šodienas lekcijā, un to tik ātri izmainīt nav iespējams. Par ļoti daudziem darbiem ir tikai rakstiska vai mutiska informācija. Es vēlāk arī parādīšu piemērus. Piemēram, kādā laikrakstā vai kādā grāmatā ir piesaukta kāda vitrāža ar skopāku vai plašāku informāciju. Skopākā parasti ir baznīcā tur tādā un tādā, ir kāds varonis nofinansējis vitrāžu, tā maksāja tur tik un tik naudiņas. Un tas arī ir viss, ja, tā skopākā. Pavisam skopākā, ka ir bijusi vitrāža. Ja, kādā no objektiem ir bijis vitrāža, vairāk nekas nav rakstīts. Un mutiskā informācija, kur ir kāds runājis ar cilvēku, kas ir bijis klāt kādā vitrāžas izgatavošanas brīdī vai pats ir piedalījies, bet vitrāža nekur piefiksēts tas nav. Nu, arī tā ir. Tad ir vesela virkne gan Latvijas muzejos, gan arī privātu kolekcijās zudušu un nerealizētu darbu skices, kartoni, zīmējumi, fotogrāfijas, un mūsu arhīvā ir arī Latvijas videofilmas par atsevišķu svarīgu vitrāžu tapšanu. Kā to var izmantot pētnieks? Nu, piemēram, skici un kartons, ja ir, tad vienmēr ir iespēja to vitrāžu kā kopiju izgatavot. Tad ir nākošā sadaļa. Saglabājušies atsevišķi vitrāžu fragmenti, lielāki vai mazāki, no kuriem kaut ko var saprast, un no kuriem puzli kopējo nevar salikt, jo to fragmentu ir ļoti maz. Tātad atkarībā no tā, cik liels tas skaits ir un cik liels tās detaļas, te ir iespēja pētniekam, vai ir iespējams rekonstruēt šo vitrāžu vai nē. Bet katrā ziņā tas ir informācijas avots par izgatavotāju un par laiku, kurā vitrāža ir radusies. Tad ir autoru darba kopijas. Un tas arī drusku sasaucas arī ar tām skicēm un kartoniem, jo var kopēt gan esošu darbu, izgatavot otru kopiju, un tādas ir, vai arī gatavot jaunu darbu pēc šā cita autora skicēm un kartoniem. Tie, kas ir darbojušies ar esošu vitrāžu restaurāciju, ir sastapušies ar lietu, ka kādai skaistai vitrāžai lielai, piemēram, trūkst viena maza daļiņa vai viena liela daļa. Un tad šī te daļa ir jāizgudro no jauna, ja nav skices priekšā. Un tā saucās rekonstrukcija, ko autors izdomā, kā tā daļa varētu būt, un to ieliek piegriež no jauna stikla. Bet tā ir rekonstrukcija. Un visbiežāk ir lielās baznīcas vitrāžas un lielo sabiedrisko ēku un arī lielās privātu māju vitrāžas restaurē. Visbiežāk ir vajadzīgi abi divi, gan restaurācija, kas iekļauj sevī gan stiklu tīrīšanu, gan iztaisnošanu, gan arī svinu notīrīšanu un tālāk, un arī šo te rekonstrukciju. Ļoti reti ir viens tikai. Un tad tādas pētniekam vieglāk izpētāmas ir jaunradītas vitrāžas. Oriģināli darbi, ko ir izveidojis autors, vai nu saglabāti tādi, kā viņi ir izgatavoti, vai arī ir restaurators piestrādājis bez rekonstrukcijas. Un tad ir viena tāda jauna nozare, kas īpaši attīstās pēdējā laikā, es rādīšu arī piemērus, kad tiek radīti īpaši jauni, mākslinieks rada jaunu darbu, kur viņš izmanto kaut kādas replikas, atsauces uz kādu esošu darbu.
Nu, te viens rakstiskais piemērs, piemēram, par Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīcu. Diezgan labi aprakstīts, kas ir virsū. Kristus ar Sīmanu un Pēteri, viņa dialogs, kas virsū bijis uzrakstīts, arī kas ir dāvinājis. Jā, bet vai pēc šī te, ko mēs izlasām, mēs nekad neizgatavosim, nerekonstruēsim to vitrāžu, kas ir bijusi. Ja, jo skices nav tikai apraksts, un katrs pēc savas fantāzijas var līdzīgi tikai izgatavot. Un ļoti daudzos laikrakstos, ja tagad ļoti nāk palīgā periodika, kur var ļoti daudz ziņas uzzināt par dažādām zudušām lietām un esošām. Un, piemēram, aprakstīts, ka ļoti skaisti bijis Bajermaņa Todas darbnīcā gatavots skatloks papirošu čaulīšu fabrikai, Oro vielā. Ko mums tas dod? Mēs vienkārši zinām, ka šī darbnīca ir izgatavojusi vēl vienu darbu, ko ierakstīt viņa darbu sarakstā. Vairāk mēs neko nevaram pateikt. Bet tās rakstiskās ziņas ir ļoti dažādas. Un, piemēram, arhitekts Ansis Bērziņš ir 30. gados rakstījis par savu darba kolēģi, slaveno Šķērstēnu. Un par Šķērstēnu ļoti daudz Latvijā ir gājušas runas par Valtaiķu baznīcas vitrāžām, kur tur gatavotas Itālijā, Latvijā, Vācijā, pat piesaukts purvīts, ja, un vēl visādas lietas. Bet šajā te līdzgaitnieka informācijā, kur viņš izmanto tiešu atsauci ar savu skolotāju, viņš skaidri un gaiši ir uzrakstījis, ka Šķērstēns, būdams jauns tikko māceklis, ir palīdzējis Todem Valtaiķa baznīcā ievietot vitrāžu. Tā kā mēs varam arī ticēt, ja, šīm te ļoti tūs kopā strādājošiem cilvēkiem un pateikt, ka Valtaiķa vitrāža tam ir Ernsta Todas darbnīcas vitrāža. Kāpēc tās vitrāžas, tādas skices mums tik daudz ir muzejos, ja, un arhīvos? Jo mēs zinām, arī šodien jums bija konkurss, visi netika izvirzīti jau uz izstādi. Un konkurss tiek rīkot arī lielajām sabiedriskajām ēkām, un tāds liels konkurss ir bijis Mazās ģildes logiem, izsludināts 86. gadā, 1886. Un mūsu centrālajā Latvijas arhīvā varam atrast, kādas ir bijušas iesniegtas skices, bet kuras nav izgatavotas. Ja, un tur ir vairākas tādas, es te divas ieliku, un kāpēc es šīs izvēlējos? Jo šodien Mazās ģildes logos mēs redzam ļoti skaistu vitrāžu kompleksu, un tur ir vēsture ir izstrādājusi ļoti ļaunu joku. Vēl būs arī citas bildes. Arī vitrāžu izgatavoja divas darbnīcas, abas te ir redzamas, abas no Hanoveras, Alois Freištatls un Henning un Andrē bija otra tāda kompānija, abas 1890. gados dibinātas jaunas darbnīcas Hanoverā. Un šodien, ja jūs ejat uz Mazo ģildi, durvis rotā skaists metāla uzraksts, ka šo ģildi uzcēla Felsko arhitekts, pēc Felsko skices un ēku rotā Aloīza Freištatla vitrāža. Un neviens vārds nav par Henningu un Andreju. Kāpēc? To mēs tālāk paskatīsimies. Jā, un te vēl no nerealizētām skicēm. Visos laikos ir nerealizētās. Te ir padomju laikos neatzītas Egona Cēsnieka vitrāžu skices augstākajai padomē, jo tās bija pārāk romantiskas un neparādījās šī te ideoloģija. Ja, tādas skaistas akvarelīgas skices. Glabājas meitas Noras Cēsnieces īpašumā. Studentu diplomu darbi. Tiek izstrādāts liels skaists skices, bet nevienmēr tiek realizēts. Kaut gan parasti tiek gatavots ar konkrētu mērķi, konkrētu uzdevumu, konkrētai ēkai, bet te ir, piemēram, piemērs no Ines Lietskalniņas. Ļoti liela tāda cikla, te ir tikai viens mazs fragmentiņš no baseina vitrāžas, ja, bet nav ielikta. Ja, tāda autore īpašumā. Atgriežamies pie Mazās ģildes. Visus padomju gadus, kad Mazajā ģildē darbojās Skolēnu pionieru pils, tika izņemtas varai kaitīgās vitrāžas. Un kāpņu telpā bija bīskaps Alberts,
Gosvins Herike, Valters Pletenbergs, Nikolais Eke, ļoti nevajadzīgi cilvēku vitrāžas. Freištata darbnīcā taisītas, bet ir bijis tik daudz prāta, ka šīs vitrāžas nodotas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un iegūlušas bija krājumos. Bet jau 1930. gados, kad Latvijas valdība likvidēja Mazo ģildi, viņai atkal nepatika latviešu portreti, kas bija uzgleznot Henninga darbnīcā 1920. gados, ja, pavisam jauni, ķergalvs, ja, un maiznieku meistars un citi, un viņi tos atkal izņēma laukā. Un arī šie iegūla Rīgas vēstures kuģniecības muzeja krājumā, un šie darbi arī tika gatavoti Henninga darbnīcā. 20. gados tā sauc Hennings, jo Andreja vairs nav, ja ir jau nomirs no tā kompānijas, kas bija iepriekšējā gadsimtā. Tad, kad šīs te vitrāžas atgriežas atpakaļ, pēc neatkarības jau, un tur jāpateicas, ir viss vitrāža, kā viss kultūras mantojums ir atkarīgs no katra no mums, no cilvēkiem. Un bija kādreiz tāds Neilāns Aleksandrs, privāti vēsturnieks, kas vadīja ekskursijas pa Vecrīgu un interesējās ļoti par vācu baltiešu kultūru un arī par Mazo ģildi. Un nākot uz Mencendorf namu, kurā bija eksponētas daļa no Rīgas vēstures kuģniecības muzeja vitrāžām, viņš ieraudzīja, ka tās ir no Mazās ģildes. Un muzeja darbinieki viens pat nezināja, kas tās pa vitrāžām, no kurienes tās nāk. Un tā šīs vitrāžas lēnām aizgāja atpakaļ uz savu sākotnējo celtni, bet pāri palika Henninga un Andrē gatavotā vitrāža verandai, kas veda uz slaveno Jāņu Krodziņu Mazajā ģildē. Te var redzēt vienkārši attēlu un fotogrāfija, kurā mēs varam redzēt, kā verandā izskatījās, kas ir īpašumā restorāna īpašnieces mazmeitai. Ja, bija Mazajā ģildē tāds konkurss par Mazā ģildes vēsturi, viņi bija iesūtījis no Toronto šo te fotogrāfiju. Šīs te verandas sadalītas detaļas vēl šodien ir dažas izvietotas Mencendorf namlogos, muzejā, kuru es vadu, un viena daļa stāv Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Es ļoti vēlētos, lai šī te vitrāža arī atgriežas Mazajā ģildē, bet nav vairs šī verandas loga, bet ir loks, kas ved uz amatnieku jauno kameru, kurš ir tieši tāds pats, kurā varētu ielikt. Līdzīgs stāsts par Pētera baznīcas apsīdes vitrāžām, kuras ļoti daudzus gadus atradās pie Jurģa Skūmes, privāti īpašumā, bet tika jau pēc jaunās Latvijas valsts atjaunošanas atdotas atpakaļ, veiksmīgi atjaunotas, restaurētas. Nu, tad šeit ir piemērs no skicēm, kuras ir bijušas kādreiz daļēji realizētas. Ja? Tikai šodien mēs nezinām, kur atrodas no Bankas doma laukumā 8 Rozentāla, ja, šī tautumeita laiva izgatavotā vitrāža. Hermaņa Grīnberga atzīšanas koks. Domājams, ka taisīts Smiļģa mājai, kur bija skatuvīta Āgenskalnā. Bet vai tā ir bijis realizēta vai nē, neviens vairs šodien nevar pateikt. Tad šeit ir diezgan daudz, ir arī tādas vitrāžas, kas ir gājušas bojā, bet ir pagūtas vai nu skices vai pašas vitrāžas nofotografēt. Jau tajos laikos, kad fotogrāfija bija vairāk pieejama cilvēkiem. Un te ir viens no fotodarbiem Audē ielā 7, kur mēs neko nezinām par šīs vitrāžas likteni. Tad tāds aktuāls darbs ir Rīgas domā. Ernsta Todes Kristus augšām celšanās vitrāža no 1899. gadā, kura tika sabombardēta, bet ir palikušas bija mazas lauskiņas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā tās ir. Un ir toreiz jau iesāka bijusī darbnīca Biķeri, ir rekonstruējuši pat arī skici
ir rekonstruēts tas kartons un ir uzsāktas jau daļas izgatavot, gatavā vitrāža daļa. Un es ļoti ceru, ka neatkarīgi no tā, ka ir ielikta jaunā vitrāža par brīvību, ko es nākošo rādu, ja? Jo tā nav konkurente citam logam pilnīgi. Bet kāpēc es šo vitrāžu ieliku? Lai redzētu to, ko es sākumā teicu, ļoti mainās uzskats par to, kas ir vitrāža. Šī arī ir vitrāža, un jūs te neredzēsiet nevienu svinojumu. Jā, tas ir kausējums un ļoti daudzus kilogramus, ir milzīgi izmēri, ļoti smags, un tādu nevarēja izgatavot tajos laikos, kad nebija tādas tehniskās iespējas, kādas mums ir mūsdienās. Ja? Tas, lai dažādotu. Bet es ļoti ceru, ka tā tautas vitrāža arī atgriezīsies atpakaļ, kā kopija vismaz. Te ir vēl piemēri no tām fotogrāfijām, no pieminekļa Valdē. Fotogrāfijas, kas ir saglabājušās. Šīs, man liekas, ir no Latvijas vecākās darbnīcas, no Bajermaņa darbnīcas, bet nav pierādīts, ja, ka tādas. Pētera baznīcai, kā mēs visi esam dzirdējuši arī, ļoti daudz tiks apbombardēts vitrāžas un mazi gabaliņi, vairākas kastes atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, no kura puzle nesanāk. Ja? Un šeit vismaz ir fotogrāfija. Ja ir fotogrāfija, gudrs vitrāžis arī uztaisīs vitrāžu. Jā, bet ja ir melnbalta fotogrāfija, tad visai grūti, vienīgi ņemot vērā pārējās šīs darbnīcas, ja darbus var apmēram izdomāt, ja, kā tas ir. Bezvēsts pazudušais vanaks ar namēju gredzenu. Un vienmēr, kad es uzstājos kādu lekciju, es vienmēr domāju, varbūt kādreiz kādā auditorijā, kāda no tām vitrāžām, kas ir pazudusi, kāds vēlāk ieraudzīs kaut kur un pateiks, tur un tur viņa atrodas. Ja? Jo kāpēc viņa nav, tas mums ir pilnīgi skaidrs. Ja? Tas ir Ulmaņa simbols. Vanaks ar namēju gredzenu, jo viņam bija vanaks un namēju gredzens, viņas ir personīgais es, ja, simbols. Un tas viņa knapi paguva izgatavot un ielikt. 38. gadā ir nopublicēts jau konversācijas vārnīcā, un droši vien ļoti drīz tika izņemta. Varbūt tika izņemta sargājot, nezinām, nekas nav zināms ja, par šo darbu, bet ir fotogrāfija. Kongresa nams bijušais, ja, kas ir Filharmonija lielā. Kongresa nams Vidberga skice tika lielā ugunsgrēkā, gājas arī bojā 50. gados vai 60. jau sajuka. Un šeit arī ir gan krāsainas, gan melnbaltas fotogrāfijas, gan no Mārburgas arhīva, gan no privātu kolekcijām. Un, ja kādreiz kāds gribētu atjaunot pēc šīm fotogrāfijām, varētu arī izgatavot kopiju. Nu, slavenā ķemeru viesnīcas bārs arī mums ir atstājis tikai fotogrāfiju. Ar tādu grūti pastkastītes pastkaste būtībā tā ir pastkartīte. Pastkartītes fotogrāfija, kur ļoti vāji var saskatīt, kas tur ir virsū, bet tas mums pierāda vismaz to, ka tur ir bijusi vitrāža un tādā nacionālā stilā. Pēc fotogrāfijas ir izgatavota Kāļa Ulmaņa vitrāža. Un tai Kāļa Ulmaņa vitrāžai, protams, arī nebija dzīve īstajai skolā, ja, pēc padomu laikos. Kur tā oriģinālā ir palikusi, to arī viens nezina, vai sadauzīta, vai noslēpta, bet 97. gadā Biķera vitrāža uztaisīja precīzi kopiju un atrodas šodien Pikšās. Pēc saglabājušās skices ir tapis Inītas Ēmanis, Latviešu biedrības namām vitrāža Sajāja Bramaņa augstajā kalnā, kas ir Treilona darba rekonstrukcija. Bet ne rekonstrukcija, tā ir kopija. Un tad šie tie mazie gabaliņi, kas aizvien vairāk katru gadu jaunos arheoloģiskos izrakumos, aizvien vairāk atrod šos te mazos lausku gabaliņus. Un te ir es rādu Mencendorpa nama lauskas, un šis bija tāds vesels atklājums. Un šodien mēs varam pateikt, ka muzejs Mencendorpa nams šodienas ir vienīgā zināmā 17. gadsimta oriģinālā stiklnieku darbošanās vieta.
kur ir bijusi darbnīca. Atrada vairākus tūkstošus zem viena stāva grīdas un nākošā stāva griestiem. Tas bija tāds ļoti labs paņēmiens, lai aizsargātu māju no žurkām un pelēm, kur lika izbrāķētos stiklus, jo tur bija arī veikali un daudz produktu. Un lai kaut kā jēdzīgi izmantotu šos te gabaliņus, tad stikla darbnīcas saimnieki tik to varēja atļauties, protams, ja, jo stikls ir dārgs. Un toreizējie stiklinieki droši vien vēl nemācēja, kā šodienas mākslinieki taisīt skaistus mākslas darbus no senajiem fragmentiņiem. Bet tas bija pa pamatu, atkal it kā tāds necils darbs, bet tas bija pirmais tāds ierosinājums, lai es sāktu pētīt vitrāžas un stikla darbus, jo tas man bija uzdevums darbs sākot Mencendorfa namā. Un tas vainagojās ar promocijas darbu un vainagojās ar tālākajiem vitrāžu pētījumu pasākumiem. Necils ierosinājums, bet labs. Tad ir muzejos. Diezgan daudz vitrāžas mums ir mazākas un lielākas, gan arī šādas piekarināmas glezniņas Latvijas dažādos muzeja krājumos. Un te ir piemēri no Rundāles pils muzeja krājuma, kur ir bijušās Tērvedes baznīcas vitrāžas, un šīs vitrāžas savukārt, ja jūs brauksiet uz Bauskas pili vai brauksiet uz Bauskas rācnamu, par šīm te ir izgatavots replikas, Inita Sēmenes, jau vēl palīgu, un Sandra Sutāns, laikam arī kopīgi. Pēc šiem te arī tā kā replikas, varbūt drusku kaut kas pamainīts, bet gandrīz kā kopijas. Un restaurēts arī, protams, oriģināls. Tas, ka no šādām te pamestām baznīcām kādreiz ir vitrāžas izņemtas, tas ir vērtējums šodien tomēr diezgan pozitīvi, jo, ja viņas būtu atstātas, noteikti nebūtu saglabājušās. Nu, tur daudz cilvēku saka, ka nevajadzēja, bet mēs varam tukšs logus nebūtu dabūjuši. Nu, un, protams, varas maiņu brīžos visos laikos tiek izņemts vitrāžas, kuras vairs neder tam mērķim, kam visi gatavots. Biržas mājā kādreiz bija politiskā grāmatu biblioteka iekārtot, un tā bija Erasta Veilanda gatavot vitrāža Pasaulē mieru. Būtu šodien ļoti aktuāli, būtu latviski, ja drusciņi nebūtu padomu karoks. Vēstures muzeja krājumā atrodas. Un turpat blakus šodien skatītajam un piesauktajam zvejnieku ciemu kultūras namam. Kultūras nama telpās tāds maziņš muzejiņš, neoficiāls gandrīz, ir iekārtots. Un tur mēs varam redzēt diezgan daudz fragmentus no Pēterupas baznīcas vitrāžām. Jo Pēterupas baznīcas vitrāžas ir sadauzītas, tas ir huļigānu darbs bijis, ja nevis varas maiņa vai kāds cits. Un te ir arī, muzejam ir arī fotogrāfija, ko es pieliku, un jebkurā brīdī, ja gribētos kādam, varētu arī šo te gan rekonstruēt, gan esošās daļas restaurēt, salikt kopā. Un te pie šīs vitrāžas es gribu teikt, ka karos un dažādos dabas milzīgos postījumos iet daudz mazāk vitrāžas bojā nekā mūsu cilvēku rīcības rezultātā. Vai izņemtas nepareizas ideoloģijas dēļ, vai huligāniski sasistas, vai vienkārši neapzinoties vērtības, ja ir izņemtas tā tālāk. Gados, kad Ulmaņa vadība, pēc Ulmaņa rīkojuma bija lielā doma laukuma rekonstrukcija, lai atbrīvotu vietu, ja plašāku šo laukumu viņa uzstāšanās vietā. Ļoti daudz mājas tika nojauktas, un no vienas no šādām mājām tika izņemts vitrāžs, kas tagad ir ielikts Smilšu ielā 7 Majoru vasarnīcā. Nezinu, kas tur notiks tagad, jo nav vairs muzikas skola tur. Ja, tā kā tas jautājums nākotnes. Un tas ir piemērs, kur esoša vitrāža pārliek uz citu vietu, ja, nevis tur, kam tā ir taisīta. Nu, te viens no retajiem darbiem, kas ir zināms tā kā Alfrēda Lilientāla gatavots, kas arī uzskatāms, ja, par mūsu to Latvijas vitrāžas aizsācēju
no vācu skolas nācis. Ja. Kam tas ir gatavots, laikam kā meistars tiķis bijis, bet kādai vietai un kas bijis arī mēs nezinām. Nākošā tēma nav vairs mājas, nav vitrāžas. Ja? Un šādu piemēru mums ir ļoti daudz, un diemžēl nāk klāt ar katru gadu aizvien vairāk. Un gudrākās lietas notiek tad, ja šīs vitrāžas iedod muzejā, vai iedod kaut vai kādā citā ēkā iestāta. Ja? Sliktākais ir, ka viņas pazūd bez pēdām, vai tiek sadauzīts vai izmests, un viens nezin, kas ar tām notiek. Bet ir fotogrāfija. Nu, šeit ir vēl viena rekonstrukcija. Melngauja logi. Ernesta Todes skices bija saglabājušās. Un pēc šīm skicēm ļoti veiksmīgi Inita Ēmane un Andris Kļavnieks, kad uzcēla jauno Melngauju namu, varēja izgatavot kopijas. Un ko es te blakus ieliku, šīs te kopijas viņi papildināja arī ar jaunradītiem darbiem. Ja izgatavojot vitrāžu, kuras tur nebija bijušas agrāk, ja, šādas. Ejot pa Vecrīgu, droši vien rīdzinieki vairs neskatās uz augšu, bet 1903. gadā tas bija milzīgi liels pasākums, kad tiek izgatavota Vecrīgai šī pēc Ernesta Todes skicēm un viņa darbnīcā šī milzīgā zemeslode, ko tur Atlanti. Un šis te arī bija, es nezinu kādos apstākļos, bet bija gājis bojā pilnīgi. Tā, kad ir kaut kādi, es tikos ar Laimu Bičevsku, viņa taisa daži mazi gabaliņi palikuši. Nu, ļoti sabojāti. Un tā zemeslode, ko mēs redzam šodien, principā ir jaunradīts darbs. Un tur ir tikai izmantots apraksts, ka tur bija šī te pasaules globus. Ja, un tad viņas jaunradītais darbs. Bet it kā balstoties uz to, kas ir bijis Ernstam Todem. Ja 1902. gadā tas ir bijis izgaismots un vakarā skaisti redzams, tad šodien es izgaismot vēl neesmu redzējis. Ja? Viņa būtībā tumša lode no apakšas izskatās. Skaists esošs darbs, bet daudzus gadus priekšā bijis piestumts kapis. Vai tik vienkārši var pazust vitrāža? Tā tas ir bijušajā mākslas fondā, ja? Kas tagad ir Meirovica bulvārs 12. Restaurējusi ir Inese Lietskalniņa šo te darbu jau jaunās Latvijas laikā. Un visi ir bijuši pārsteigti, jo kādreiz to ir redzējuši tikai tie, kam ir skapja parādīts, ja, jo ienācējs nevarēja redzēt. Un tā no mūsu kultūras būtu izgājis veseli ļoti ārkārtīgi skaists vitrāži. Pozitīvie piemēri. Liepājas muzejs iekārtojies bijušajā Kancelsona privātmājā un ļoti skaisti arī pēc Andras Utānas restaurācijas ir eksponēta šī te oriģinālā Todes vitrāža. Izgaismota, skaisti apskatāma, kaut gan neatrodas logā, kur tas bija tad, kad dzīvoja Kancelsona ģimene, bet pozitīvs piemērs. Vesels lekcijas vērts stāsts par Straupi. Es tā īsi tikai. Straupas vitrāžas bija izgatavotas 44. gadā, bet nebija pagūtas kara apstākļu dēļ un arī mākslinieku emigrācijas dēļ ielikta logā. Un tos veiksmīgi atrada jau padomju gados, Bēniņos. Daļa no tiem bija vienkārši restaurējumi ieliekam atpakaļ, bet loks, kas tagad ir kreisajā pusē, aizvesto loks bija sabojāts, droši vien dēļ tematikas. Un kamēr tas aizvesto loks nebija rekonstruēts un restaurēts, jau kartons bija, un skices, tikmēr tika izgatavots Noras Cēsnieces darbs par līdzīgu tēmu Māte bērni. Tur arī ir māte bērniem, ja, bet uz citu tēmu. Un tad, kad šo te darbu rekonstruēja, tad atstāja arī Noras Cēsnieces darbu, un abas divas šīs te sadzīvo vienā baznīcā Straupas. Vēl viens stāsts. Jauniem īpašniekiem nepatīk vecās vitrāžas. Šodien ļoti daudz visi priecājās un skatās par Benjamina nama pēc Cīruļa
skicēm taisītās Brencēna. Es ierobežu Brencēna skicēm taisītās kā Alērta darbnīcā. Tad mēs atkal piesaukšu to rakstisko informāciju. Ir intervija ar Beņamiņu 3. paaudzes pēcteci, kura raksta. Nezinu, kāpēc tajā 30. gadā nomainīja mūsu skaistās Baiermaņa darbnīcā taisītās vitrāžas pēc kaut kādām negaumīgām lielām vitrāžām. Ja, un te es blakus ieliku, kas ir atstāts no Baiermaņa. Tās, kas ir uz ielas pusi, tās ir oriģinālās no mājas uzcelšanas laika, ja, no Baiermaņa darbnīcas. Kas ir bijis tajā zālē, par ko jūsmotā mazmeitnes nezinām, jo nav nofotografēts, nav zinām. Aktivizējās muižu un dažādu senu ēku atjaunošana, iegūsti jauni īpašnieki ēkas un rakājoties pa dažādām aizslēgtām telpām, atrod arī dažādas jaukas lietas. Un te ir viens piemērs no Jumbrau muižas atrastiem fragmentiem. Inīta Kārkluvalka, cik es zinu, jau ir restaurējusi to kreisajā pusē redzamo. Un šeit ir Karmelītu ordeņa ļoti skaista vitrāža, kuru arī droši vien restaurēs. Un tādi pret vitrāžu un pret kultūras mantojumu pozitīvi attiekošies cilvēki vienmēr ieliks savā muižā tās atrastās lietas. Un šeit ir vēl viens piemērs pēc fotogrāfijām. Restaurēts un rekonstruēts Burtnieku baznīcas altārdaļas loks, Aigars Roziņš. Bet te ir tā, ka ir dažas daļas bijušas arī oriģinālās un viena daļa pēc skicēm ir izgatavot klāt. Es te pēdējo gadu piemērus vienkārši dažus parādu. Un tagad paskatieties, kas bija palicis pāri kreisajā pusē no sinagogas griestu vitrāžas un kādu uztaisīja. Skices nebija. Laikam bija kaut kādas senas fotogrāfijas, ja, tām Sergejam Rižam, kurš taisīja, bet te ir jābūt arī ārkārtīgai meistarībai, jo es īsti nezinu, vai viņam bija fotogrāfija vai nebija. Ja nebija, tad tas ir būtībā gandrīz jaundarbs. Ja? Pat, vēl viens kopija izgatavošana, oriģināla aizstāšana, lai pasargātu oriģinālu ar jaunu izgatavo darbu. Izteikts piemērs no Elizabetes iela 75. Oriģinālu ievietoja Rīgas vēstures kuģniecības muzeja krājumā un kopiju izgatavoja Genādijs Zujevs, un tā atrod šodien Vārtrūmē. Nu, īsta kopija, bet pēc oriģināla izgatavoja. Nu, tāds ļoti izplatīts paņēmiens, kas īpaši raksturīgs bija padomu gados, detaļu pārstatījums, atrastu detaļu pārstatījums no vienas baznīcas otrā, no vienas celtnes otrā, ja tā nederēja oriģinālajā vietā. Un te ir viens piemērs. Šī principā nav pārstatīta, tā joprojām ir iekļauta kompozīcijā Anglikāņu baznīcā, bet ne visi Latvijā zina, ka mums ir ļoti slavena darbnīca Edinburgas, Džeims Balantīns un dēli gatavojuši šādu te vitrāžu 1859. gadā, no kuras ir palikuši maz fragmentiņi un arī šis te portretiņš. Un ļoti daudzi fragmenti no vitrāžas ir ievietot Toņkalnu baznīcā. Ja, tajā laikā, kad tur bija mūzikas klubs, ja, Tehniskā universitāte, Politehniskā institūta. Vēl viens pozitīvs piemērs. Kuldīgas muzejā glabātas vitrāžas un atdotas jaunos skaistos laikos, restaurētas atpakaļ baznīcā. Un te arī šīs te vecās vitrāžas sadzīvo ar jaunām Herberta ērba, ja, tur bija vitrāža, jaunradītām vitrāžām baznīcai dzīvo kopā. Te ir atkal viens piemērs, kas ir tas, ko vara tā nekaitīgāk centās izdarīt, kas traucēja. Cēzu baznīcas loks, ja, pēc Paula Kundziņa skices Latvijas laika nevajadzīgais karoks aizkrāsots ar sarkanu krāsu, ja, vai brūnu. Ja, šeit, laikam ar sarkanu.
Un tad Sandra Utāne ņēmās notīrīt šo te karogu un restaurēt, un tagad ļoti skaisti izskatās, ja restaurētā vitrāža. Jau pieminēja detaļu pārsatījumu. Šī te Vallī Dzene, arī Graudiņa, ko es jau pieminēju, viņa ļoti daudz ar saviem audzēkņiem ir strādājusi kā pedagogs, gan vadījusi restaurācijas darbus, gan dažādas uzdevumus likus. Un viens no šādiem darbiem bija Valmieras Sīmaņa baznīcas vitrāžu restaurācija. Un tā arī tāds diezgan interesants fakts. Tas eņģelis, kas vidū ir oriģinālā bijis Ernstam Todem ar vīna kausu. Bet kāds no vitrāžu restaurācijas pasūtītājiem tajos 74. gadā, kad tur koncertu zāle bija paredzēta, ir teicis, ka vīna kauss neder, jo tur jaunā paudze nāks uz koncertiem un vajag ielikt mūzikas instrumenti. Vēl viens piemērs jau par detaļu pārstatīšanu. Vēl viens piemērs par detaļu pārstatīšanu. Svētais Kazimirs. Ļoti slavena Lubenskas darbnīca no Varšavas, kas mums Latvijā bija tikai Svētā Franciska baznīcā, kur ļoti mazi gabaliņi palikuši no oriģināla, jo eksplodējot vilcienam bija sagrauta gandrīz viss tā iekārta, bet kaut kas tur vēl ir. Un tāds daudz saglabājušās lietas ir Kazimira tēls Grības baznīcā Daugavpilī. Un Ludmila Safronova ir aizstājusi, es nezinu, vai pēc lūguma, vai pēc tā, ka nav bijis paraugs, Svēto Kazimieru ar bīskapu Albertu. Bet uzraksts paliek apakšā Svētais Kazimirs. Jā, tie, kas reliģijā neko nezina, tie neko nesaprot, jā, bet tāds gadījums. Tā viena darbnīca, kura ir gandrīz izsvītrota no Latvijas vitrāžu vēstures, ir Gustavs Jirgensons, visbiežāk pieminēt ir šī te Vāgnera portrets, kurš būtībā šodien vairs ir gandrīz tikai kopija, jo ir bijis ļoti daudz reizes dažādi rekonstruēts, sasists atkal, un tur ļoti maz kas no oriģināla vairs ir palicis, bet joprojām visā oriģinālā krāšnumā mēs redzam Jirgensona darbu. Tērbats ielā 14, kur apakšējo stāvos ir Brencēna vitrāžs un augšējos Jirgensons ar visu savu parakstu. Viņš ir bijis Todas darbnīcas mantotājs pēc Todas aizbraukšanas no Latvijas un ļoti ilgi arī pie viņa strādājis. Un kāpēc viņš ir no aprites kaut kā izgājis, arī tas ir liktenis, mēs nezinām, kā tas ir gadījies. Bet mūsu uzdevums ir tos, kas ir pelnījuši, atlikt atpakaļ vēsturē. Nu, šeit ir viens piemēriņš, kur trūks tikai viena sīka detaļa, ja, bez tā, ka ir notīrīts, ja, un savests kārtībā, trūkst šeit kakla daļa. Sandra Utāne restaurē Todas vitrāžu, un, ja mēs piegriežam savu gabaliņu no cita stikla, tad tā būs atkal rekonstrukcija, ja, nevis restaurācija. Tā, pozitīvie piemēri vēl daži. Iedzēnos. Bērnu dārzu aiztaisīja ciet, vitrāžas izņēma, bija skaists vitrāžu bērzāns bērnu dārzā un ļoti skaists pielietojums jaunajā šajā te iedzēnos, jaunajā svētku telpā, sanāksmes zālē. Pavisam svaigs projekts pagājušā gadā ir Inītas Kārkluvalkas darbi aizceļojuši atpakaļ. Ne atpakaļ, bet jaunā statusā. No šī paša. Un te vēlreiz atgriežos pie zīvīm, kājām un kompozīcijas. Tiem projektu pētniekiem tagad uzdevums ir atrast, kur palika tā pazudusie vitrāža. Te ir vēl daži fragmenti no Māra Samtiņa, diezgan maz mums zinām, arī tikai ar šo te darbu un diplomu darba par dažiem kompozīcijas fragmentiņiem. Pozitīvie piemēri joprojām, kas cenšas saglabāt, piemēram, Jelgavas pilsētas bibliotekā. Esteres Bormanas ielika, lai jūs redzētu, kā viņa vēl strādāja. Viena no autoriem, kas ir Zvejnieku ciema kultūras namā, šie arī ir Esteres Bormanas darbi peldbaseinam, joprojām, kad pēdējo reizi biju, tur atradās Jelgavā. Un ļoti jauks piemērs.
Cēsnieka 1958. gadā gatavotie Jāņi ieguva, man prieks, ka es tur piedalījos, panāca kultūras pieminieku status, un tas nozīmē, ka no muitas mājas, tur jau visāds bija sākumā bija jūrnieku klubs, tad bija muitas māja, tagad tur ir banka. Un ka no šīs mājas viņi tik viegli neizņems ārā. Jā, tas ir nokārtot lieta. Eksponēts ir arī Ventspils jaunajā muzejā Cēsnieka zvejnieks, tikai diezgan neveiksmīgi, bez apgaismojuma. Būtībā nevaram saskatīt, ka tā ir vitrāža, stikla siena ejam garām. Pozitīvs piemērs, daudzi izņem logus, tāpēc, ka ieliek pakaša logus, bet ir ļoti jauki piemēri, kam gribas drusku padomāt un drusciņu naudiņu iedalīt vairāk. Piemēram, Inīts Kārkovalks Dabu un ķīmija ir ļoti skaisti ielikti kopā ar pakašlogiem. Ja, ir apvienots, ir mācējuši cilvēki. Un tagad tas jaunais izmantojums. Ilze Dūdiņa gatavoja pasūtījumu Rīgas domē sportā laureāta balvas. Uzdevums bija izmantot no sporta manēžā atjaunotās ieliktās Cēsnieka vitrāžu šķēpmetēs, kurš gatavots jau 68. gadā, izmantot fragmentus, ja, un tādas atsauces uz šo darbu. Ja mēs to darbu neredzām, mums pat grūti saprast, ka tas ir no tā darba, bet tas ir arī tāds interesants, jauns, radošs, un katram savādāks tā detaļas izvēlēts. Vēl viens pozitīvais, atjaunotā uguns un nakts, nav izmesta Daugavpils, ja, kultūras namā. Savu likteni gaida Variņu pamatskolas dzimtene. Te ir viens mīnus, tur ja tā kārtīgi ieskatās, ir padomju Latvijas karoks. Bet ir izdzīvojis visus šos te laikus, skolā pagaidām vēl bija. Un izglābtais darbs ir Rīgas 7. vidusskolas Vijas Bērziņas krauces, kurš bija salocījies un deformējies, un skolas vadībai un tie darbinieki sen viens vairs nezināja, kas ir vitrāžu gatavojis. Un tur mēs arī daži piesteidzāmies palīgā, tad vēl bija dzīva Sandras Krauce, noorganizējām restaurāciju, ko arī veiksmīgi Agris Butelis veica, un vitrāžu visā savā krāšņumā ir apakaļskolā. Pozitīvais piemērs, ka bērndārs arī ir atradis iespēju, kā saglabāt Līvijas Paulauskas darbus. Sliktais piemērs, bet kurš atkal pārvērtās labā piemērā. Tad, kad pārbūvēja viesnīcu Rīga, kādu dienu pie Rīgas konteineros atkrituma mētājās Teņa Graša darbi. Viņam bija sērija Vidzem, Latgali un tā tālāk. Un kāds gudrs cilvēks pazina, kas tur bija gājis, un sameklēja rokā vitrāžistus un atdeva šos te darbus, man liekas, kā Teņa Graša dēlam. Un šie darbi tagad ir atjaunoti, man liekas, kā Agris Butelis vai vēl kā, man liekas, kā Agris Butelis atjaunoja. Un viņi kaut kur tiks likti, vismaz nebūs izmesti. Par to, kā met ārā, tagad ļoti daudz met, jo daudz cilvēku nesaprot, ka vitrāža ir dārga lieta. Un te ir vēl viens piemērs, tikko bija izstāde kinētiskās gaismas darbi izlikti pa godu Jānim Krievam, un šie būs atkal muzeja krājumā, nepazudīs, ja, šie darbi. Jaunākais atgriezās, ja, Teņa Graša vitrāža, ļoti daudz gadus nobijāmies, bija pazudusi restaurācijai, naudu gaidīja. Arī skaisti atgriezusies, atjaunota ir Daugavpils laulību nama vitrāža, Ludmilas Safronovas darbs. Un tā izmestie darbi, kuri gaida savu likteni. Ir ļoti daudz, mēs pa Latvijas braukājis apkārt vācot materiālu pa vitrāžām, un ļoti daudz vietās, iesim pagrabā. Tur stāv ūdens peļķē viena kaudze, jā, tad tur kāda no detaļām ir jau sasista, kāda ir vesela. Un kur tas būs, kā es domāju, tam ir kaut kāda vērtība. Un, ja es pasaku, jūs saprotat, kādas tūkstošas esat izmetuši ārā, tad varbūt drusku padomāsim. Ja? Bet tādi ir ļoti daudz, diemžēl. Un kāpēc? Jo tie ir atradušies
Šie darbi ir atradušies ēkās, kas nav kultūras pieminekļi. Un ja nav kultūras piemineklis ēka, tad viens neskatās. Un man ir sen jau tāds uzskats, ka vitrāžai 50 gadi, kas ir pieminekļu statusam vajadzīgs, ir par daudz prasīts, jo vitrāža nav tik ilgi spējīgi izdzīvot, ja pa viņu nerūpējas. Un man arī par tām vitrāžām man vienmēr patīk piesaukt mūsu Arnolda Vilberga citātu, ka stikls ir mūžīgs kā mīlestība, jo var saplīst pirmā brīdī, tu nevīžīgi rīkojies, un var tā kā senajām katedrālēm dzīvot gadsimtiem. Viss ir no īpašnieka, no saimnieka, ja atkarīgs. Te ir atkal, ja viena kaudzīte stāv ķekavas bijušās valdes ēkas, pagrabs pilns ar krautas darbiem. Kas notiks jaunajos kara apstākļos ar Baltkrieviju, Belarusiju? Te ir beigās tāda jautājuma zīme, kas notiks ar darbiem, kas notiks ar laulības zāles Ludu Bērziņu, kur sen vairs laulības nenotiek, ja parastā ēkā, ja kas nav kultūras piemineklis Kuldīgā. Kas notiks ar šādos te unikālu autoru stikla gleznojumiem vitrāžām kāpņu telpās? Kā saimnieks pret to attieksies, kā reaģēs? Un pa vidu es te vēl ieliku ārkārtīgi skaistu lietu Barakļānu kapliču. Varbūt man klātesošiem ceru, ka kāds arī ir bijis, kur arī prasās restaurācijas. Ļoti ceru, ka šī kapliča tiks atstāta tāda, kā viņa bija. Un cik tas ir interesanti, es ieliku vēl dažus kadrus, jo tā ir vienīga tāda ēka, kur ir viss ardeko. Pat krēsls, galds un svečtūrs un roktūrs. Ja? Tādā komplektā, kurš viss komplekts būtu jārestaurē, tā skaitā vitrāžas. Šīs te vitrāžas, maz kurš zina Aleksandru Bulvānu. Viņš visur, ja ieraksta Googlē, ir bijis slavens pasnieks. Bet viņš ir viens no nozīmīgākiem Latvijas vitrāžu veidotājiem. Jau bijis Todes skolnieks, ja, un bijis Kālērta darbnīcas un Fromholda darbnīcas skolnieks, un ir apbraukājis visu pasauli. Un ir gatavojis gan šādas te vitrāžas, un padomu laikā bijis tik sarūktināts, ka kļūst par pasnieku, bet bijis labākais Latvijas pasnieks ar apbalvojumu valsts. Un viņa ir arī šī te mozaīka, ja, kas blakus virstābelē balti ziedi. Ja. Kas notiks ar stūra mājas vitrāžām? Daudz cilvēki nav tikuši iekšā un nav redzējuši, bet tur ir veseli desmitu. Ļoti skaista jūgenstila laika vitrāža. Un viena daļa ir tāds, kā mēs te redzam, ja tāda sadala, es jau skaistākos ieliku. Ir labā stāvoklī, jo tiem cilvēkiem, kas tur bijuši, nav traucējuši tāds ornamentāls, bet ir arī sadauzīts. Kas notiks ar Vijas ūdres Krāslau dzimtsaraks nodaļa, kur tagad ir humpalu apmaiņas punkts, ja, un nekas ir savocītas, ja, šīs vitrāžas. Kas notiks pēc restaurācijas Lielās ģildes filharmonijā ar Vilberga garderobes vitrāžām? Vai viņas atliks apakaļ, vai izmetīs? Un te ir pozitīvais, jābeidz vienmēr ar pozitīvo, ka vitrāžu nozara nav pamesta. Mums vitrāžu vismaz Mākslas akadēmijā ir drošās rokās, drusiņš vakāk laikam iet ar skolām, lietišķās mākslas. Bet arī, cik ir dzirdēts, tur kaut kas tiek pasākts, lai uzlabotu situāciju. Un ļoti daudz jau restaurāciju mācās Mākslas akadēmijā, piedalās projektos un gatavo jaunus darbus. Un te ir, piemēram, viens darbs, kas ir izgatavots Apes baznīcai. Un vēl viens noslēgumā par vitrāžu dažādību mūsdienās, Andas Munkevicas darbs. Un tāda didaktika, godāsim un zaudēsim savu kultūras mantojumu. Ja atrodiet kādu vitrāžu, no tām vismaz, ko es rādīju, vai citu, tad paziņoju. Un ja kādu svarīgu vitrāžu vajag glābt, mēs arī iesaistāmies labprāt.